Labdien, Sālsmaizēm! Šodien saruna ar arhitekti, ar dizaineri, ar cilvēku, kas nebaidās mūsu vēsturiskajā centrā, mūsu dārgajā Rīgā, ielikt kādu modernisma akcentu, ar cilvēku, kurš spēj savu darbu pārdot ne tikai Latvijā un ne tikai valsts un pašvaldību pasūtītājiem, bet zina, ko tas nozīmē strādāt ārzemēs, pilnīgi citā vidē, citos apstākļos, citā kultūrā. Palieciet šo brīdi kopā ar mums un jūs uzzināsiet, kā top vide, kurā jūs dzīvojat. Uzzināsiet, kā top jaunie Rīgas vaipsti. Ļaujiet stādīt mums priekšā Zana Tetere. Dien. Ko tu stāsti cilvēkiem, kas nezina, kas tu tāda esi? Ko tu viņiem saki? Ka viņi tev jautā, kas tu esi un ko tu dari? Tāds stiprs pirmais jautājums. Vienkāršiem vārdiem jau es esmu tas arhitekts un dizainers. Smagākiem vārdiem, vai tādiem, par ko bišķi jāpadomā. Tas, kas man pirmais nāk prātā, ir tas radītājs. Tas ir ar lielo burti, svarīgs vārds. Arī uzņemas atbildību pārsvarā par to. Bet tev ir nācies kādam cilvēkam, kas vispār nenojauš, kas tu tāda esi, stāstīt par sevi? Jā, bet diezgan sen jau man ir tā privilēģija to nedarīt, jo tā kā darbi ir sastrādāti diezgan daudz, un cilvēki pārsvarā par mums zina. Cik lieta ir, protams, ārzemju tirgus, kur tiešām sevi ir jāprezentē, un tur ieslēdzās pilnīgi citi noteikumi, bet Latvijā es jūtos diezgan stabili, tādā ziņā arī komfortabli, ka šādi jautājumi man vairs nav jāatbild. Bet lielākos vilcienos, man ir jau gandrīz 20 gadus vecs vai jauns uzņēmums OAD. Un tad tajā tālajā 6. gadā, kā mēs visi atceramies, bija laiks, kad nauda bija visiem pieejama, bankas deva kredītus, savu vidi būvēja bagāti un nabagi, un pēc tā mana amata bija diezgan liels pieprasījums, un es arī diezgan aša un darba spējīga būdama diezgan ātri arī sāku darboties gan ar interjeru, gan sadarbībā ar vienu arhitekti, sāku zīmēt pirmās mājas vēl studiju laikā. Droši vien tas, kas es esmu, pirmām kārtām ir savā ziņā autodidakts, lai loģiski, ka man ir izglītība un ne tikai Latvijas, bet viens arī tāds apmaiņas brauciens pa vidu, bet es neesmu mācījusies ārzemju skolās, vai es neesmu strādājusi zināmos arhitektu birojos. Tas, kas esmu es, ir manas kļūdas, mana pieredze un tas, kā es redzu un jūtu pasauli, kas ir veidojies arī gadu laikā. Šobrīd mēs jau esam 32 cilvēku kolektīvs. Mēs, kā jau tu minēji, strādājam gan Rīgā, gan ārzemēs, un tas ceļš ir bijis augšu lejup dažāds, ļoti vērtīgs un iespaidīgs, droši vien kaut kādā mērā. Šobrīd es esmu aizgājis produktu dizainā mazlietiņ, ar to teicienu from the spoon to the city, un esam ceļā palaist vēl vienu zīmolu, saucās Opīs, kā au un pīs, kas būs vairāk izcelti starpdisciplināri produkti, sadarbībā ar dažādiem māksliniekiem, jo dažādākiem, jo labāk, jo ļoti gribās celt ārā tieši šo hands-on bespoke, es minēšu mazliet anglicismu, droši vien gan jau visi sapratīs, to, kur mēs varam kultivēt šo arī amatniecību, tā skaitā, jo šķiet, ka tas, kā arots, viņš izmirst, un mums, es arī jūtu beigo misiju sajūtu, tā kā visu laiku turēt to savās rokās un kaut kādā veidā celt arī caur projektiem vispārējo. Dažos vārdos. Pirms kāda laika biju uzaicinājusi uz sarunu
tavu kolēģi Visvaldu Sarmu, un mēs runājāmies par Rīgu, par šo amatu, varbūt par kaut kādu atbildību, un es viņu tincināju, kas ir viņa viedoklis, kāpēc cilvēki mūk no Rīgas centra, kāpēc ir tik bēdīgi, un kā viņš domā, kā varētu mēs izmainīt kaut kā ar kādu burvju mājienu to situāciju šeit. Un viņš pateica domu, kas mani ļoti iespaidoja, un es par to bieži domāju. Viņš teica, ka viņa prāt mūsu paudze ir pārāk trūcīga un pārāk nepietiekoši prasīga pret vidas kvalitāti, lai mēs ķertos klāt vēsturiskā centra apgūšanai. Un ka viņa prāt labākais, ko mūsu paudze var darīt, ir vienkārši nesabojāt un atdot nākamajām paudzēm. Un, tu esi viena no tām, drosmīgajām, laimīgajām, veiksmīgajām, kam ir izdevies kaut kā papildināt šo vēsturisko centru ar kaut kādiem akcentiem. Kas ir tas, kā tu par to domā? Jā. Ārkārtīgi cēls. Es domāju, tāda arī apzināta rīcība no Visvalda Sarmas, bet drīzāk doma. Ja ir tā sajūta, tad, man liekas, ir skaisti. Tiešām tā kā paiet malā, man šī sajūta nav. Un man vispār Rīga ir ārkārtīgi mīļa. Es nekur nebraukšu no Rīgas, ja vienīgi nebūs kaut kāda ārkārtēji apstākļi, vai arī tieši tāpat arī par Latviju runājot. Un man šķiet, ka tas Rīgas mērogs pirmām kārtām ir ārkārtīgi veselīgs, ērts, un arī tā arhitektūra tieši to savu dažādību ir vērtība. Un tur gan te ir divi aspekti, par ko ir jārunā tieši tā, par atbildību. Tā arhitekta atbildība, kurš kaut ko projektē Rīgas centrā rēķinoties vai respektējot vai iekļaujoties attiecīgi mērogā, ritmā. Bet runa jau ir par to, ka man šķiet, ka nevajag neko apstādināt vai iekapsulēt, vai man liekas, ka pilsētai ir jādzīvo dzīve. Pilsētai ir jāmainās, pilsētai ir jārāda sava laikmeta liecības. Un tās dzīvās pilsētas jau ir tās, kas atstāja to nospiedumu cilvēkos, kas viņus apdzīvo. Un man šķiet, ka Rīgai vajag tieši vairāk jauneklības, vairāk, principā tas, ko tu saki, vairāk drosmes, vairāk zaļās domāšanas kā reiz aspektu, jo man ir savukārt prieks par to, ka, piemēram, man liekas izcils piemērs, es te mazliet peldēšu, vai ne? Bānu republikā Tarbats ielas starp Čaka un tas tur sanāk Zvaigžņu iela ap to laukumu. Tur Grīziņkalns jaunieši bija izcīnījuši to 30 km/h brauktuvi ar pareizi izvietotām mašīnām, nevis tā kā tas tipiski, teiksim, pa vienu, abās divās rindās mēs liekam mašīnas, cilvēkiem nav kur būt, soliņu nav, koku nav, tukša pilsēta. Netīras ielas, nav netīras ielas, vai mums Rīgā viss ir forši, bet tādā ziņā, ka nav jau tam cilvēkam, kur būt. Un man liekas, ka ir tik būtiski strādāt. Man liekas, varbūt pat tā arhitektūra bišķi jāliek malā un sākumā jāpaskatās ir par to vides kontekstu, par to, kā cilvēki sevi jūt tajā pilsētā, par to, cik daudz ir vieta atvēlēta tieši soliņiem, tam zaļumam, tam, kā cilvēks staigā pa to pilsētu, jo tā milzīgā vērtība, lai joprojām vecajām Eiropas pilsētām kā reiz ir tas, ka cilvēki spēja staigā pa pilsētu, jo, ja mēs pastamies, kas notiek ārpusē, tur, tā pati Emirāti vai Miami vai daudz, kas Ķīnas pilsētas, lai viņi arī nākuši pie prāta, tā izstāsta pēdējā laikā pēc Covida, bet ka mums ir tās vērtības nenormāli jākultivē un jācildina un jāveido tā vide tāda, lai viņi būtu iekļaujoša. Liels prieks par
Dailes teātri, cik viņš ir atvēries. Es dzirdēju pat komplimentu no skateboardistiem, ka pat viņiem tur ir ok, un man liekas, ka tas liecina par to, ka projekts ir izdevies, jo tā kā tiem jauniešiem jau ir jādod tā pilsēta apdzīvot, un ja tā kultūra šobrīd prasa, attiecīgi, lai skateboardam būtu, kur vai ne, izpausties, tad mums tas tā ir jādara, jo tie cilvēki jau ir tā vērtība. Ja mēs gaužamies par to, ka pilsēta ir plika, vai viņā nav cilvēku, vai viņā nav dvēseles, vai viņā, tas jau liecina par to, ka droši vien kaut kas ar vidi iespējams nav kārtībā. Tas ir tikai viens aspekts, ar ko varētu strādāt. Jā, un tad par to pašu arhitektūru, man liekas, ir jābūt dinamikai, ir jābūt tam kontrastam, tam vēsturiskajam, pret moderno. Un pilnīgi noteikti nav jāmēģina nekas atdarināt, bet ir jāstrādā. Pieņemsim, es būtu brutālismu fanāts kaut kāds, un es gribētu ar tevi diskutēt. Kāpēc ne brutālisms, kāpēc modernisms? Nē, pagaid. Modernisms un brutālisms pirmām kārtām ļoti labi sadzīvo kopā. Tā kā es šeit neredzu nekādu konfliktu, un pēdējā laikā vispār ir nācies būt daudzās nejaušās brutālisma, nejauši atrastās brutālisma baznīcās. Tam visam ir iespēja būt. Jautājums ir par tā kvalitāti drīzāk, vai ne? Ja nav jau starpība, mēs varam runāt par ļoti daudziem, teiksim, laikmetiem vai arhitektūras valodām, stiliem, tas viss ir eksistējis, tas viss spēj sadzīvot tajā brīdī, ja mēs tiešām vērtējam to kā kvalitatīvu arhitektūru. Un, lai to izvērtētu, droši vien, ka tur ir diezgan skaidri parametri, kā mēs varam saprast, vai viņi strādā vai nestrādā. Vai pa 20 gadiem tev attieksme ir mainījusies pret to, kā tu redzi Rīgas centru un kā tu redzi to, ko mēs darām ar viņu, ar pilsētu? Es nedomāju, ka manī vērtības ir mainījušās, tādas pamatvērtības. Viņas noteikti ir apaugušas ar daudz secinājumiem, vai drīzāk kaut kas ir ticis validēts, piemērojot kaut kādām situācijām. Tas ir tas, man liekas, normāli arhitekta dzīvot prasme vai process, kuru viņš iet, lai saprastu, kuras lietas strādā vai nē. Vēlams, ka tie eksperimenti nenotiek pa lielu kāda cita naudu, bet es sāku daudz agrāk nekā Aqualuna un Koja, un man šķiet, ka es negribu tagad lielīties, bet kaut kādā mērā tie ir fakti. Tas ir atkal ar laiku, kurā es dzīvoju, un arī droši vien kaut kādu tādu diezgan bohēmisku noskaņojumu tā laika, kad es vēl biju students. Es ļoti bieži braukāju uz Berlīni, un Berlīnē tajā laikā bija tā, ritīgi tāds mākslinieku radošo dvēseļu tikšanās punkts, kur notika gan dūles, gan mazāk dūles, gan ļoti vērtīgas lietas, un es mācījos to subkultūru tur, es mācījos pilsēta vidi tur, es mācījos, ko nozīmē brīva, demokrātiska, atvērta pilsēta, tieši tas, par ko es pirmīt stāstīju, ko nozīmē parki, ko nozīmē riteņbraucēju kultūra, ko nozīmē parks, kurās satiekās pilnīgi visas nacionalitātes, pilnīgi visi genderi, pilnīgi jebkāds vecums, un viņi tur vienkārši dzīvo to dzīvi, vai ne? Viņi tur cep gāļu, viņi spēlē badmintonu, viņi taisa reivus dienas vidū, izkarina plakātu frizūren for free un griež savu matus. Viens no tiem bija es, kuru apgrieza, diezgan baiss skats bija, bet tas viss ir par to, ka ko tā pilsēta piedzīvo un ko tie cilvēki, kas atrodas šajā vidē, kādi viņi kļūst, vai ne? Un tas ir, man liekas, ārkārtīgi būtiski, jo ir tas banālais teiciens, vide veido cilvēku vai cilvēks veido vidi, un tas tiešām tā arī ir. Kā mums ir jārada pilsēta, kurā cilvēkiem gribas tātad dzīvot. Un no tās Berlīnas es vilku ārā un vedu uz Rīgu, gan tiešā, gan pārnestā veidā
visu kaut ko, gan, principā to hipsteru kultūru. Jā. Un mēs uztaisījām tātad Piens, bija tāda leģendāra vieta, un droši vien, ka to atcerās tikai mana paudze, kur cilvēki stāvēja rindās, jo tas bija kaut kas nepieredzēts, mēs bijām, principā, uztaisījuši to vietu paši, bez nekāda koncepta, koncepts mums kā reiz diezgan apakšā bija, bet tas bija vairāk par radīšanas prieku, par cilvēku iesaisti. Mēs viņu būvējām paši, komunas spēkiem, vārījām zupas, līmējām plīzes, atradām kaut kādu trašu, tur kaut kur apkārt nesām iekšā. Un tas iezīmē ļoti svarīgu būtisku tendenci, tātad to komunas jaudu, ko nozīmē uzbūvēt kultūru, cilvēkus iesaistot. Un tad šī kultūra, viņa automātiski kļūst par daļu no visas tās vietas, līdz ar to viņu uztur. Tā kā tāds it kā intuitīva darbība, bet īstenībā ļoti veiksmīgi pēc tam tās vietas uzturēšanā. Vēl pirms tam senāk bija... Es biju uztaisījusi Makanam biroju un tad pat arī Pērli. Bija vēl viena tāda hipsteru vieta, kur mēs vispār uztaisījām, es neatceros, man liekas, pa 2000 latu, kurā iekšā bija ne tikai remonts, kas bija diezgan abstrakts un protams, tāds vairāk uz trēšu arhitektūru un upcycling balstīts, bet mēs pat aizbraucām uz Berlīnu, pats turēja busu un sapirkāmies vintage, tur visādus tur krēslus, drēbes un uztaisījām vietu ar Žanetes Karuli un Ediju Bucēnu, tāda, kas nav par interjeru, bet tieši par to, kā mainās vida, jo tā doma bija tāda, ka tie objekti, kas tur ir, viņi visu laiku rotē, jo viņus pērk cilvēki, jo viņi nes mājās, nes vietā kaut ko citu, pa dienu viņi ir kafēnīca, pēc tam mēs uzvilkām pie griestiem tā kā to drēbju pakaramu un tur iestājās nakts dzīve. Tā kā tas viss tas multifunkcionālisms un telpas transformētība un cilvēku būšana, tās ir daudz augstākas kvalitātes par vienkārši interjeru pliku vai pliku arhitektūru. Ir jāliek iekšā kaut kas vairāk, kaut kas, kas nostrādā tieši uz to human, uz to uz cilvēku centrētām tā kā lietām. 28 gadiem, vai tu cerēji uz kaut ko citu 2026. gadā? Vai es domāju, trajektorija tai iniciatīvai un kopienām un apkaimēm, vai viņi ir apmēram izšāvusi tā, kā tu biji iztēlojusies? Es domāju, viņi ir absolūti izšāvusi, bet man liekas, ka tagad tas viss ir aizgājis dabiski, jo tas bija laiks, kad droši vien, ka mēs vēl bijām diezgan iekapsulēti kā tauta, kā cilvēki, jo viss tikai tā kā vērās vaļā. Principā mēs bijām tikko izdzīvojuši 90. Un es domāju, ka tā informācija bija maz pieejama un bija vajadzīgi kādi, kas vienkārši to iesāk, bet tādā pilsētas kontekstā es vēl gribēju papildināt to, ka patiesībā, ja mēs iezīmējam šos te aktīvos punktus, ko es biju ievilkusi, viņi attīstīja vesels rajonus, jo pēc tam visa Mieriela sāka pārvērsties un kļūt aktīvāk, jo viņi bija nedzīvi. No Vecrīgas cilvēki saprata, ka Tuseņš vai dzīve nav tikai Vecrīgā, kad ir iespēja iet ārpus robežām. Es droši vien, kad darīju intuitīvas lītes, kurām es ticēju, es redzēju, ka viņas der un viņas man patika kā tā brīža jaunietim, līdz ar to droši vien kaut kādu to savu misijas sajūtu es to mēģināju nest Rīgā, jo te viss attīstījās un auga. Un šobrīd es redzu, ka tam pilnīgi noteikti ir bijusi jēga kaut kāda. Tieši tāpat arī runājot par ģentrifikācijām Andrejas salas kontekstā, tur jau notika tas pats. No sākuma vietu apguva mākslinieki, pēc tam ievācās restorāni. Tātad tā latiņa bišķiņa kāpja, restorāni atkal iesildīja attiecīgi kaut kādu vidi, tur sāka braukt cilvēki arī labākos apavos un labākām mašīnām. Tālāk arī restorāni tātad attiecīgi tur aizgāja prom, un šobrīd mēs piedzīvojam Riga Waterfront. Vēl labāk apavi. Būs vēl labāk apavi, tieši tā. Bet ja es ar tevi strīdētos par Mierielu, un ja es teiktu, ka mums nesanāca īsti? Viņa pieklusa vienā brīdī, es tev piekrītu. Viņa pieklusa. Kas ir tas iemesls, tavuprāt? Kaut ko mēs nedaram līdz galam pareizi. Es domāju, kā mēs kā kopums, jo tie cilvēki migrē, cilvēki tiešām
mēģina atrast tā kā sprīdīši to labāku laimes vietu. Un tad ar to cisu maizi, es domāju, pēc kāda laika arī atbrauc atpakaļ. Es pamocīšu tev ar šo. Pirms dažiem gadiem piedalījos vienā vārdienas pasākumā, kas bija ekskursija pa Agenskalnu, tur kaut kādu pusotru stundu tur tādu aplīti gājām un bija ļoti kompetenti gīde un tādi iedvesmojoši un stāstīja šādas vēsturiskas notikums un es tā kā pēc pirmās izglītības inženieris celtnieks vēroju, kā izskatās tās brīnišķīgās jūgenstila mājas, kas bijušas absolūts pērles pirms 100 un cik gadiem. Skaitīja sapūšos mikroautobusus pagalmos un man ļoti aizkustināja tā vieta, kur, ja es tagad nemaldos, atvainojos, ja es sajaucu kaut ko galīgi, bet šķiet, ka tur Čaks kaut ko par savu vecmāmiņu tur bija stāstījis, ko gidi referēja. Tā es skatījos, mīcījos tās bedrainās ieliņas un tām sabrukušajām sētiņām un tā domāju, nes ko viņš teiktu, ja zinātu, ka pēc 100 gadiem tas izskatās tik nožēlojami. Kas ir tas, kāpēc 26. gadā ir šī sajūta tavuprāt, kas ar mums ne tā? Ja tu gribi, es domāju, ka tas viss sakņojās tomēr kaut kādā izglītībā un kaut kādā kolektīvā mūsu gatavībā pieņemt lietas, ieraudzīt patiesās vērtības, varbūt nedzīties pēc ātriem lēmumiem un ātras peļņas un vispār tas ātrums, lai gan Latvijā viņa vispār nav. Tā kā izbraucot ārpus, es redzu, ka mēs ļoti lēni esam visi relaksēti un viss mums tā. Es domāju, ka tas ir konkrēts izglītības trūkums mūsu pilsoņos kopumā. Un tas jau nav par to, kādas skolas mēs esam beiguši. Tas galīgi nav par to, jo es esmu pieredzējis ārkārtīgi viedus cilvēkus sev pretim ar iekšējo inteliģenci, kurām nav Oksfordas izglītība. Tas vispār nav par to. Es domāju, ka vispār, ja mēs runājam par tādām arhitektūras vērtībām, mūsdienās, kas skaitās vērtīgs vai par ko ir jādomā vai kā mums ir jāuztver vide, tas un es nezinu, vai tās vērtības iet kopā ar to, cik ļoti alkatīgi vēl joprojām mēs esam, cik ļoti ātri mēs gribam uzradīt tās lietas, cik vieglu peļņu mēs gribam atgūt. Tātad, piemēram, viss tas arī, ko tu droši vien man gribi jautāt par to zaļo kursu arhitektūrā, viņš jau nav tik primitīvs, kā ļoti daudz to uztver, ka mēs te uzliksim tagad saules baterijas vai, dabūsim sev mazākus apkurs rēķinus, jo nosiltināsim vairāk fasādi, tas jau ir daudz plašāk. Un tā doma, viņa ir jākultivē vai cilvēkiem viņa ir jāstāsta caur dažādiem mēdījiem, caur dažādām tā tēmai ir jāsasniedz cilvēks, arī tas, kurš varbūt savā mikrorajonā iet pēc piena un tā viņa dzīve sastāv no kaut kādām ļoti marginālām darbībām. Un te man bija ļoti interesanta, piemēram, vienreiz diskusija, bet es bišķi aizvirzos no Latvijas, bet tas ir arī par to aroganci, kuru bieži vien, piemēram, arhitekti sevī nes, kurā es absolūti pretojos, jo man šķiet, ka mums ir jāiemācās runāt cilvēkiem saprotamā valodā. Tā kā mums ir jāiemācās tā doma aiznest vienkāršākā veidā, varbūt, jo ir tas teiciens, stulbs jau neesi tu, kā tur bija, kad stulbs neesi tu, jo tu nesaprati, stulbs esmu es, jo es neesmu mācējis izstāstīt tev atbilstošā valodā. Un tad mums bija strīds, neminēšu personīgi ar ko, bet mēs runājam par arhitektūras bienālēm, kas ir viens no arī, mēdījiem, kur cilvēki brauc un vērtē, vai kur tiek apspriest šīs te vērtības, vai vispār izvirzītas tēmas, par kurām ir jāsāk domāt, un tas jau nav tikai individuāli, mums arhitektiem jāsāk domāt, par to ir jāsāk domāt globāli, valdībām, visdažādākajām savienībām, un tas ir kārtīgi jākomunicē, un tad mums bija šis tas jautājums par to, ka
kad tā arhitektūras bienāle ir jātur tikai un vienīgi profesionāļiem, ka tur ir jārunā profesionālā valodā, un tā kā parastajiem mirstīgajiem tur nav pat ko darīt. Un tad mums tā diskusija sākās īstenībā pavisam vienkārši iemeslu dēļ, ka es ar saviem bērniem pārsvarā ceļoju, tā ir mana dzīve, tie ir mani cilvēki, un es gribu, lai mani bērni arī jau no bērnu kājas bauda gan to mākslas, gan kultūras vidi, un lai viņiem iestrādāja šī te vajadzība vai ne pēc šīs te informācijas, un tad es teicu, kad man tur nebija īsti tam bērnam, kur palikt, vai es tieši teicu, ka viena instalācija ir baigi foršā, jo tur kā reiz tas bērns tika iesaistīts, kas man likās pilnīgi fine, un es dabūju pretī to, ko tas bērns dara tev tajā Venēcijas bienālē, viņam tur vienkārši nav vietas. Un tajā brīdī es ļoti pretējos šim, jo es domāju, jo atklātāk un vairāk mēs runāsim par šīm tēmām, jo izglītotāk būs tas lietotājs, jo vairāk viņš spēs runāt vai domāt par to, jo daudz, kas sākas vienkārši ar kaut kur dzirdēto un pēc tam mazām lietiņām, kuras tu vienkārši liec klātai savai dzīves ikdienai, kaut vai atkritumu šķirošana vai kaut vai nopirkt vienu dārgu lietu, nevis 50 H&M maiks, kurus tu vienkārši izmet ārā. Tā kā tas viss sākas ar tām mazajām darbībām, kā mēs varam to pasauli padarīt labāku, vai kā mēs varam ieguldīt tur, kurā ir tā vērtība, kā tu saki, vai ne par tām Agenskalda Jūgenda mājām, ka varbūt tajās ir tā vērtība, un jo ātrāk mēs viņu sāksim saglābt, jo mazāk būgružu mums būs jāiznes, un mēs iznīcinam ne tikai kultūra vēsturisku mantojumu, bet arī ļoti daudz resursu nepareizi varbūt tērējam. Vai es kaut ko atbildēju? Īsti nē, bet es centīšos vēl. Varbūt mainam pieeja mazliet un parunājam. Vai tu gribi dzirdēt savu atbildi? Nē, es esmu ļoti skeptisks, konkrēti par bienāli. Man dzīvesbiedri ir laikam reizes 5, tagad likus braukt uz tām bienālēm, un es domāju, ka, ideja ir ģeniāla, bet izpildījums ir aizklīdis kaut kur, viņi jau ir tur, kur tu saki, viņi paši ar sevi nodarbojās, jā. Tas nepievieno kaut kādu vērtību man kā parastajām mirstīgajām, es vispār nesaprotu, man liekas, tā ir tāda naudas izšķiešana tur tādā milzīgā apmērā, jā, tur, jeb tāda zaudēta iespēja, jā, un man patīk tā doma, tā zaudētā iespējas, kādreiz uz 11. novembra krastmalas stāvēja milzīgā korķī un bezcerīgā tādā, un taisni tajā laikā mēs tur kaut kādā projektā bijām iesaistīti ar vienu zviedru tavu kolēģi biroju, un tur bija viena tāda ļoti sakarīga arhitekta, kas, kur mēs tur runājāmies par kaut kādām tur projektu lietām, un es nobildēju mūsu gaismas pilu un aizsūtu viņai, un saku, uzmini, kas tas tāds ir, jā, un viņa saka, termostacija. Saku, nē, nepareizi. Gaismas pils. Viņa saka, kas vēl? Es saku, mini vēl. Tā kā, rūpnīca. Saku, nē, kas tad? Nacionāla biblioteka, viņa saka, ārprāts, kāda zaudēta iespēja. Tā kā, tā man arī asociācija ir par bienāli, ja, kad viņi varētu spēlēt daudz lielāku lomu tur parasto mirstīgo izglītošanā un jā. Ja mēs pieņemam nosacīt, ka Rīgas vēsturiskajā centrā ir 50 jauninājumi, kas ir tapuši no jauna, skatoties griestos, kā to apmēram vērtēt, cik no viņiem ir sanākuši bez tiem kompromisiem, ka gribas novērsties, ejot garām, kā tu vērtē apmēram to, kā mums izdodās? Kāpēc tu gribi, lai es aizlīgstu kaut kādā pesimismā? Jo es tieši... Nē, es tikai gribēju... Nē, kā tie skaitļi pilnīgi noteikti varbūt nebūs baigi augsti. Bet kas man nevisai... Es negribu sūkstīties, es esmu pieņēmusi lēmumu kaut kādu vienu dienu, jo es varbūt nebūšu laba šim te raidījumam šodien. Tu esi ļoti labi. Bet tādā ziņā, ka es neatbildēšu tev varbūt tajā virzienā, kā tam būtu jāiet, jo
tātad es nosolījos vienu dienu beigt kritizēt. Un man liekas, ka mums ir tik drausmīgi daudz negācijas. Vienīgais, ko es satieku cilvēkus, visiem kaut kas besī. Visiem nekas nepatīk, un tad ir jautājums, ko tu šeit dari. Un, tā kā tas, starp citu, nav jaunākajās paudzēs. Tajos jauniešiem viss baigi patīk, un man tas liekas tik feini. Es Mākslas akadēmijā tagad arī pasniedzu interjeru dizainu. Un man ir prieks skatīties uz tiem cilvēkiem, jo viņi ir tādi tā kā veselīgāki, un viņos tas prieks ir kaut kur. Un man liekas, ka mēs esam zaudējuši kaut kur šajos laikos, ko mēs esam izdzīvojuši, vai vienkārši ir tik daudz saguruši cilvēku, kuri neko nespēja vairs saprot. Viņi visu laiku tikai kritizē, un man tas baigi nepatīk. Bet ja notiek brīnums, un ja šo ierakstu redz Hermaņkungs, un viņš vinnēs vēlēšanas oktobrī, un viss būs savādāk, un iedomājies, varbūt viņš mainīs ko valstī, un vairs nebūs tik daudz šo kompromisu, un mums nebūs vairs tās risks, ka sanāk tā kā ar gaismas pili. Un tu būs pie tā, tu būs pie vainas, tu būs kaut ko ļoti labi izdarījis. Neatbildot uz to jautājumu. Varbūt. Nu labi, tas ir vēl cits jautājums, tur es galīgi negribu līdz iekšā, bet jā, un starp citu runājot par arhitektiem, kur spēj noturēt savu līniju, un spēja pat kaut kādā mērā to likumu izmainīt. Man liekas, ka jaunais Rīgas teātris vēsturiskajā centrā ir ļoti labs piemērs, kur ir pat izdevies mainīt abūs noteikumu par labu kultūras celtnei vēsturiskajā centrā, kas arī ir, man liekas, baigi forši, jo to centru jau nevajag pazaudēt. Tā kā caur to centru ir jāplūst cilvēkiem, jābūt tai kultūrai tur tajā centrā. Līdz ar to ir arī ļoti, ļoti daudz labu piemēru. Kas ir tas labākais? Ja tev būtu jānosauc viens, kam to atdod kausu labā nozīmē, kurā projektā ir izdevies tavam amata brālim vai māsai Tu domā, vēsturiskajā centrā? Jā, nokopt šos visus jautājumus un tikt galā ar kompromisiem un iziet taisnu muguru un nepiekāpjoties, un kur rezultāts tev liekas vienkārši ekscelents. Līdz ekscelencei, nē, man tagad ātrumā, ja, man ir bišķi jāpadomā par šito, bet man ārkārtīgi patīk. Tas ir gan sens projekts, bet man liekas, kad nevis Mādes, bet jaunromānu darbiņš pie Pētera baznīcas sarkanā ēka. Man liekas, viņa lieliski ir integrējusies Vecrīgā. Viņa ir tā kā tāda maza pērlīte, kas tiešām tur sēž. Ļoti drosmīgi, bet tāpat laikā absolūti kontekstuāli, mērogā, materialitātē, formā. Viņa tur vienkārši sēž. Un man par to bija ārkārtīgi liels prieks. Un vēl man ļoti patīk Magdalēnas kvartāla Bajāra veikums. Man liekas, arī ļoti zīmīgs, ļoti spēcīgs un arī, man liekas, labi ierakstīts, diezgan masīvs attiecīgi būvapjoms par to. Man arī ir liels prieks. Projekts. Jā, pilnīgi noteikti, bet tektoniski ārkārtīgi pareizs un Rīgas centram arī tonāli piestāvoši. Tā kā es domāju, ka, tā ātrumā tad tie būtu tie divi projekti, un arī tagad mēs zīmējam, drīz būs jau fasāde virsū Skolas ielā, kas arī ir ārkārtīgi interesanti fronti, tad tur arī mēs esam tādā, man liekas, labi iauduši to moderno masu. Tā kā, jā. Kā tev iet ar klientu kļūdu tolerēšanu? Kādu tu esi, kad tu redzi, ka klients kļūdās? Savos lēmumos? Es noteikti, pirmkārtām es apzinos, ka arī es varu kļūdīties. Līdz ar to tas noteikti ir divvirziena ceļš, bet es noteikti esmu ārkārtīgi godīgi, jo es nemāku savādāk, man tas uz sejas ir rakstīts. Es varbūt citreiz mēģinu kaut ko noslēpt, bet ne visai man tas izdodās. Un arī man liekas, ka es esmu nodzīvojis tik tālu, ka es varu
arī atļauties droši vien nedarīt to, kas lauž mani kā personību, jo kaut kādā mērā arī tā paškritika ir diezgan citreiz pret sevi ļoti agresīvi vērsta, un man paliek grūti. Līdz ar to es esmu diezgan tieša un arī nebaidos nonākt situācijā, kur forši, ka mums ir veselīgs konflikts, bet viņš var tāds arī nebūt. Ja es jūtu, ka tas iet pret kaut kādām manām vērtībām, bet es īstenībā cenšos diezgan ātri saprast, vai mēs šajās attiecībās būsim uz, kā teikt, horizontālas platformas, jo tā arhitektūra ir tiešām sarežģīta, viņa ir citreiz ļoti personiska un arī kaut kādā mērā tāpat laikā ļoti globāla, un mums ir jābūt nolīdzinātiem, kā teikt, izlīdzinātiem savos uzskatos vai vēlmēs vai mērķos vai arī tāpat laikā tajās pašās vērtībās ar cilvēku, ar kuru mēs ejam tālāk attiecībās, lai gan, protams, mēdz būt izņēmumi Vai tu skaties tādām acīm, ka tev būs kauns iet garām tajā ēkai? Protams, es zinu, būs kauns iet garām tajā ēkai. Kā tu drīzāk jūties? Drīzāk. Droši vien, ka tas būs vairāk par manu spēju sadzīvot ar rezultātu. Droši vien, ka pilnīgi noteikti, ka tā, jā. Es esmu piedzīvojis šo sajūtu, viņa nav visai patīkama. Kā tas ir iet pa ielu vēsturiskajā centrā un ieraudzīt tevis pašas radīt? Nē, tur es neesmu bijis. Tu domā pozitīvā ziņā? Nē, es neesmu bijis. Tas ir tā tev sajūta, ka tu ej pa ielu un ieraudzi. Ne to, kas tev nepatīk, bet to, kas tev patīk, kas izdevās. Kā tu jūties ar to? Protams, ka tā ir tāda, man liekas, ka mēs jau, kas tā mazliet esam vairāk vai mazāk mākslinieki, mēs jau dzīvojam uz tā gandarījuma sajūtas, vai ne? Tu ielēd sevī to, ka tas paliks uz 1000 gadu? Nē, to nē, tas nav par tas nav par tādu baigo ego pulēšanu, tas drīzāk ir par to, ka tu redzi, ka tā lieta strādā, un ka viņa strādā, un tas cilvēks, kas viņu apdzīvo, vai kas viņu lieto, vai kas par viņu priecājās, ka tas viennozīmīgi ir vairākums. Es slīdu prom no atbildes, bet skaidrs, ka tas ir milzīgs gandarījums, bet tam gandarījumam ir jābūt pamatotam, un tas tiek bāzēts uz to, vai es redzu, ka tā vieta vai ēka vai jebkas, kas ir radīts, ka viņš ir iedzīvojies. Jo droši vien, ka tas lietotājs būs tas, kurš vērtēs, lai gan es te tagad domāju par Le Corbusier villu Savoja, kas ir pie Parīzes, nezinu, vai ir būts vai nē, tas tāds paradoxāls atgadījums, kā viņš uzbūvē to savu villu 28. gadā ārsta ģimenei, kas visu savu mūžu ir pavadījuši diezgan aristokrātiskā vidē, ēkās ar spēcīgu ornamentālismu un augstiem griestiem, un tad viņus tā kā mēģina ielikt tajā Le Corbusier 250 augstuma kastītē, un skaidrs, ka viņi tur nespēja nodzīvot nedienu. Un tā ēka vienkārši tur stāv kā tāds muzejs par nākotni. Un jā, tā kā, droši vien, kad šie abi divi man stāsti iet pretrunā viens ar otru, un iespējams, ka ir jābūt kaut kādiem tādiem vizionāriem, kas izspēr smadzenes, un tad kāds to sagremo un spēj attīstīt nākotnē, runājot par visvaldu sārumu droši vien kaut kur. Mūsu laiks pamazām iet uz beigām. Vai ir kas tāds, ko tu gribēji aprunāt, ko es tev nepavaicāju? Nē, nē. Nē, tev bija tas jocīgais jautājums, man par to nekustamo īpašumu. Tā tāda tradicionāla tēma.
mēs tomēr te ar nekustamajiem īpašumiem, jā, mums skatās un klausās cilvēki, kam tieši šis aspekts ir ļoti svarīgs, un es parasti viesiem vaicāju, kas būtu tas, kā viņi aicinātu domāt par nekustamo īpašumu, ja tev pretī sēdēt viņa, 2 bērni, suns, kaķis, un viņi skatītos tevī lielām acīm, taujāt pēc padomu, kā domāt par to savu nekustamo īpašumu un to vidi, kur viņi izvēlas un to, ko viņi bauda ar acīm un sajūtām apkārt. Es domāju, ka tur no sākuma varbūt ir vajadzīgs cits speciālists, kāds labs coach vai terapeits. Bet ja viņas interesē tieši tavs viedoklis un tas, kā tu par to domā? Nē, es pilnīgi noteikti sniegtu viņiem izanalizētas atbildes, tā kā izprotot kontekstu un vispār vēlmes, droši vien, kad es spētu iedot kaut kādu virzienu, bet es drīzāk pastāstīšu par tik nesen, gan jau 5 gadus atpakaļ iegādātu privātu īpašumu, ko mēs esam nosaukuši par bāzi. Mums vēl ir tāds, un tā kā absolūti intuitīvs gājiens, tāpat laikā nevisai, tas ir 1500 kvadrātmetru liels, ārkārtīgi arhitepiski neglīts padomju laika kartupeļu pagrabs, bez logiem, durvīm, vispār nekā. Jā, un viņš atrodas ļoti skarba būve, tiešām super skarba. Viņa atrodas starp Pāvilostu un Liepāju jūras krastā, un mēs viņu nopirkām tieši tāpēc, ka viņa bija tik šausmīgi neglīta. Viņa bija tik pamesta, tik visu nīsta, un šobrīd un mēs viņu nopirkām droši vien caur viņu ārprātīgi tā kā super iracionāls pirkums. Bet mūsu dvēs, mēs tur esam tāds ģimenes draugi, un mūsu dvēseles dzied ikreiz, kad mēs turien aizbraucam. Un, tā ir mūsu eksperimentālā telpa, un mēs viņu apgūstam pirmām kārtām no iekšpuses, tā kā tieši ejot apzināti šo te stāstu par to, ka mēs viņu nenojaucam, mēs viņu respektējam, to būvi, un mēs strādājam ļoti lokāli, un tas ir, priekš manis kā arhitekta ārkārtīgi interesants eksperiments. Tā kā mēs tur arī paši esam apgūši dažādas amatniecības aspektus, un tā kā viņu tik ļoti audzina, un tāpat laikā ļauj tā kā radīt, un ļauj mācīties, un ļauj eksperimentēt. Līdz ar to mums ir arī tādi interesanti plāni uz nākotni, bet tas stāsts, man liekas, ir par to, ka jautājums, kāpēc tu kaut ko dari, vai ne? Vai tu mēģini nopelnīt, vai tu mēģini iepazīt sevi? Tur ir visādi šie tie aspekti. Līdz ar to tas nekustamais īpašums priekš manis droši vien ir kaut kas dziļi emocionāls. Un tādiem cilvēkiem, kurus interesētu vai viņiem mēģināt savu dzīvi dzīvot vēsturiskajā centrā vai mukt no viņa, kur ārā. Bet tas taču tik ļoti ir atkarīgs no paša cilvēka. Un es zinu, ka, es, piemēram, zinu daudz cilvēkus, kas rotē. Kas rotē, viņiem ir vajadzīgs tās pārmaiņas, līdz ar to. Un, tā kā, man liekas, ka ir ļoti svarīgi izdzīvot pirmkārtām dažādas vidas, lai tu saprast, kas tiešām ir tavs dzīves laikā. Tik daudz, kas var mainīties. Vienu brīdi tu gribi dzīvot centrā, jo tev ir aktuāla kultūra vai kafēnīcas vai kas kuram. Citkārt gribas. Un arī, man liekas, ka mazliet ir arī mainījies tā ideja par to mantojumu pēc mērnieku laikiem. Tas vispār vairs nav aktuāli. Man liekas, tāds mantojums pēc būtības kā jēdziens ir izzudis mazliet arī gan manai paaudzē, gan droši vien maniem bērniem pilnīgi noteikti, jo iespējams, ka viņi pat vispār nezina, ko viņi rīt darīs. Un viss tā fleksibilitāte un nepiesaistīšanās šim te nekustiem īpaši, es atkal runāju pilnīgi nepopulāri.
Tā kā, kad tu nepiesaisties tam nekustamajam īpašumam tik ļoti, ka tas būtu pēc klientiem. Tu ka tas būtu tik ļoti kaut kas nenormāli svarīgs un uz mūžu. Nav tāds jēdziens vairs uz mūžu, īpaši man liekas šobrīd, kad vispār mēs nezinām, kas rītdien būs. Tā kā tas viss ir tik ļoti, man liekas, ka mums ir jākļūst mazliet fluīdākiem, fleksiblākiem, arī tā kā pieļaujot visdažādākās opcijas, trenējot arī to savu tā kā prāta spēju pielāgoties. Šodien ir tā, bet rīt būs citādāk. Un tā kā, par to nesāp sirds, jo tā lielā tēma ir kaut kur citur. Man liekas, ka viss ir gaistošs. Pēdējais jautājums. Kā iztīsies Rīga pēc 100 gadiem? Man liekas, mēs viņu... Lai gan Rīga varētu būt vēl joprojām pietiekami konservatīva, bet man šķiet, ka Rīga būs tā kā tāds dinozaurs. Proti? Proti saglabājas, kā teikt, šo estētiku, bet man šķiet, ka pasaule, mēs atrodamies šobrīd tajā posmā, kur pasaule ļoti mainās, ne tikai ģeogrāfiski vai ģeopolitiski, es ne par to galīgi runāju, bet arī tajā savā formas uztverē, arī tā skaitā, man liekas, ka, un arī te Zaha Hadida nobāla, tas pat nav vairs par to, tas, man liekas, kad, piemēram, kā es tā pie sevis ķiķinu, ka tās formiņas, vai ne, ko mūsu bērni zīmē vēl joprojām, starp citu. Es domāju, ka tas siluets, tas arhetipiskais, ar ko cilvēks ir dzīvojis gadsimtiem ilgi, viņš pazudīs burtiski tuvāko 10-20 gadu laikā. Redz kā? Manuprāt, jā, to es diezgan akali piedzīvoju tajā pagājušajā, starp citu, arhitektūras bienālē. Man liekas, tur bija brīnišķīgi izstāstīts viss šis te pārmaiņu periods, kurā mēs atrodamies, kur ienāk tehnoloģijas tādā masīvā veidā. Caur tekstūru, caur 3D printēšanu, caur iespējām, cik nenormāli, mums ir opcijas sākt dzīvot citādi, un es domāju, ka, kad tas kaut kur tas sāk notikt jau šobrīd, ja mēs skatāmies kaut kādas tādas, pēdējo gadu radītās būves, tā estētika ļoti stipri mainās. Tā kā es domāju, ka Rīga vēl kādu laiku varbūt būs tajā savā vecās Eiropas statusā, bet tā arhitektūra un uztvere dzīves telpas uztvere viņa radikāli mainīsies. Ja mākslīgā intelekta rīki būtu tik pēkšņi uztrenējušies, ka viņi tev dot iespēju ieskatīties, kāda iztiesies Rīga pēc 100 gadiem, tu skatītos vai labāk nē? Kāpēc, lai es neskatītos? Atredzēt to, ko tu ieraugi. Es noteikti, kad, tad jau man būs iespēja kā reiz iet, mēģināt to iepirmēt, tā es noteikti skatītos. Paldies par sarunu. Paldies, ka skatījāties, klausījāties. Paldies Zanei, ka atnāci un uz tikšanos nākamajās epizodēs. Paldies! Paldies!